Tas ir nozīmīgs datums, jo pierāda to, ka pat visbargākajos okupācijas apstākļos bija Latvijā pretošanās kustības dalībnieki, kuri iestājās gan pret komunistisko okupāciju, gan pret nacistisko okupāciju. Tas ir pierādījums šodien, ka Latvijas neatkarības ideja bija dzīva visas okupācijas gadus, un tas ir pierādījums tam, ka bija cilvēki, kuri vēlējās atjaunot Latvijas republiku. Šie cilvēki, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, neatkarības ideju nodeva saviem dēliem, mazdēliem, meitām, mazmeitām, un līdz ar to atmodu mums bija tāda, kā mēs to pieredzējām, un mēs atjaunojam savu Latvijas republiku. Vārds Aināram Dimantam, biznesa augstskolas turību profesoram, ar ieskatu par Latvijas centrālās padomes memoranda nozīmību. Mīļie tautieši, mēs bieži runājam par vēstures mācībām. Šodien gribas uzdot sev jautājumu, kas tad ir tās otrā pasaules kara vēstures mācības. Un man gribas salīdzināt tos 188 cilvēkus, kas